Bišķi vairāk parunāšu par bailēm, kas tad manā izpratnē ir bailes un kā es esmu ar bailēm dzīvojis un izdzīvojis un pārdzīvojis un tam līdzīgi, jā. Tātad bailes, tikai es neskaidrošu tur fizioloģiskos terminos, neesmu spēcīgs tajā. Jā, tur ir tātad attiecīgi, kas tur rodās, jā, bailes, kas notiek ķermenī, kad bailes parādās, jā, bet tādā zemapziņas līmenī, ja kāds vēl nezina, kas ir zemapziņa, jā, tad zemapziņa ir tāds mūsu procesors, kompjūters, kur glabājas visa mūsu informācija, ko mēs esam piedzīvojuši, pat to, ko mēs neatceramies, jā, arī emocionālie pārdzīvojumi sevišķi, jā, tie arī veido mūsu dzīvi, un dažādas situācijas, kad mēs esam bērnībā piedzīvojuši kaut kādas emocionālas situācijas, tās arī veido mūsus tādus, kādi mēs esam tagad, jā. Un pamatā galvenais, uz kāpēc mēs darām šā vai citādi, ir tieši bailes. Bailes, kuras kaut kad mums ir ienākušas mūsu ķermenī kaut kādā veidā. Jā. Parasti tas ir tāds emocionāls process, jā. Kā jau es teicu, bērnībā notiek kaut kāda situācija, piemēram, jā, tad nav svarīgi kāda par piemēru, teiksim, vecāki, tā riktīgi sabara vai pat publiski kaut kā nopeļ vai neatbalsta vai, daudz dažādu variantu, protams, ir, jā. Un tas bērns tajā brīdī pieņem to situāciju kā īstenību. Un attiecīgi tā programma zemapziņā ieslēdzas, sāk darbu savu postošajā visas dzīves gaitā. Un tā mēs dzīvojam. Un kad rodas kaut kāda tam līdzīga situācija atkal, tad zemapziņa tā kā atgādina, jārīkojās tā, kā mēs tajā bērnības brīdī nolēmām, jā. Kāds ticējums mums ienāca mūsu zemapziņā, jā. Un attiecīgi, ja ir jārīkojas kaut kā savādāk, nevis kā mēs esam, kādu programmu esam izveidojuši savas dzīves laikā, tā rodas bailes. Nē, es nevaru, nē, tas nav, tas ir kaut kas ārpus manu iespēju robežām, ārpus manas komforta zonas un tam līdzīgi, un es to nevaru, un tās situācijas ne tikai ir dziļi emocionālas, viņas var būt pat vienkāršās ikdienišķās situācijās, par piemēru, jā, es varu minēt, kaut vai publiska uzstāšanās cilvēku priekšā, jā, šī vispār ir baile, kas ir, lielākai daļai praktiski cilvēku, un tā varbūt pat nav gluži pat saistīta ar bērnību, tā varbūt pat vēl dziļāka, jo tur ir tas pūļa efekts, jā, kad tu esi viens un tur ir pūlis, jā, un rodās kaut kādas bailes, ka tas pūlis tevi tur dažādi var nosodīt un jā, pazemot un visādi citādi. Tāpēc ir tās bailes, jā, bet ir arī daudz vienkāršākas bailes. Kaut vai šis pats, jā, ko es tagad daru, ierakstīt video, tas man joprojām nav super viegli, jā, un man tā jāpārvar savas bailes ir, lai ieslēgtu to podziņu un sāktu kaut ko runāt. Jā,
Un pēdējos, teiksim, tādus piemērus, ko es jau minu arī apkārtējiem cilvēkiem, tādus ikdienišķus piemērus, piemēram, kā es pārvarēju bailes un devos uz teātra grupu, kur es tādu uzstājos, jā, publikas priekšā, jā, un nesen pat biju mācībās, un man parādījās impulss, ka man ir vajadzētu tā kā iziet visu priekšā un bišķiņ, nu, teiksim tā, pākstīties, jā, nodziedāt visu priekšā, muļķīgu tur tādu dziesmiņu pilnīgi improvizējot, jā, un katru reizi, kad es to pārvaru, jā, šie 2 gadījumi, bet ir arī vēl visādi gadījumi, un tas paplašina manu apziņu, jā, un man jau daudz vieglāk ir šajā dzīvē dzīvot, jā, un ja es zinu, ka esmu tajā reizē pārvarējis, vai pat vairākas reizes vienu un to pašu pārvarējis, attiecīgi jau, kad būs līdzīga situācija, jau es spēšu daudz vieglāk to izdarīt, jā. Bet, protams, tas ir tāds diezgan arī, diezgan neviegli, jā. Un lielākā daļa cilvēku tomēr arī nespēja saņemties, jā, un pārvarēt tās savas bailes. Kā mēs varētu to izdarīt tā nesāpīgāk? Teiksim, runājot arī par savu pilsētu, jā, kurā es dzīvoju, Balvi, ir cilvēki, kuri nav gatavi tā kā atvērties pazīstamu cilvēku priekšā, jā, vai pat tuvu cilvēku priekšā. Viņam bail no tā, kad droši vien arī no kaut kāda nosodījuma vai izsmiekla vai vēl kaut kādām tam līdzīgām bailēm. Tāpēc viņi izvēlās tādu vienkāršāko variantu neko nedarīt vai dažādām atkarībām to tā kā notušēt to savu baili. Jā, un šis ir sarežģīta lieta, ka mēs arī esmu izgājis cauri, jā, man nebija viegli atzīt visiem, kad man ir veģetatīva dīstonija, kam ir problēmas ar alkoholu, ka man ir depresija un tam līdzīgais visādas lietas, jā. Kas ir tas, kas liek dot spēju saņemties un pārvarēt tās bailes? Drosme? Noteikti drosme, protams, jā, tas ir, bet kas liek būt drosmīgiem, jā, un šis ir tāds jautājums, ko es arī vēl līdz galam neesmu sapratis, jā, kāpēc kāds var, kāds nevar. Jā, un tāda ļoti spēcīgs un labā lieta, ko izmantot, lai pārvarētu bailes, attiecīgi uzlabojot savu dzīves kvalitāti. Ne tikai kvalitāti, arī veselību, jā, jo bieži vien bailes ir tik lielas, ka viņas jau konkrētā vietā ķermenī jau veido enerģētisko sabiezējumu, jā, un tur rodās sāpes, slimības dažādos orgānos un ne tikai tam līdzīgi, jā, tas viss ir tās saucamās zemās vibrācijas. Un bailes tas ir ļoti zemes vibrācijas, jā, un attiecīgi ilgāk mēs kaut ko turam, kaut kādas bailes, jo arī fiziskā veselība biežāk mums var likt manīt par sevi. Tad ļoti laba lieta, ko darīt, ir dažādas prakses, jo nevienmēr pietiek ar to, ka tu spēj apzināties, kas tu esi un kas tev jādara, un tu vienkārši to izdari, jā, un saņemies. Tāpēc ir prakses tā saucamās, kuru ir ļoti daudz, jau arī Balvos, un apkārtnē mums ir cilvēki, kas piedāvā daudz dažādas lietas, jā, gan tātad gongu meditācijas, gan jogu, gan dažādas masāžas enerģētiskās, gan
Ko vēl var minēt? Pirts, protams, dažāds darbs ar zemapziņu, jā, pārprogrammēšana, ceļojumi, regresija, gan iespējams vēl kaut kādas enerģētiskās prakses un ne tikai arī psihoemocionālās, mentālās dažādas. Es personīgi, man ir 2 instrumenti, viens ir tātad elpošana, dziļa apzināta elpošana un arī darbs ar zemapziņu, jā, regresija kaut kas tam līdzīgs, jā, es viņu saucu par zemapziņas ceļojumu, jā, kad mēs tā kā dodamies to pirmo otu un meklējam cēloni, kur pamatā vienmēr tās ir bailes dažādos izpausmes veidos, jā, kur pirmo reizi viņas radušās, un tad mēs tā kā strādājam ar to. Plus, jā, kā jau teicu, elpošanas sesijas, kas ir, absolūti superīgs instruments, jā. Bišķiņ es tā kā esmu ļoti, ļoti pārliecināts par šo instrumentu un tikai uz savas pieredzes dēļ, ko esmu izdarījis gan ar elpošanu, gan ar zemapziņu. Tas strādā ļoti, ļoti labi strādā un ļoti ātri un efektīvi, jā. Jo, kā jau es minēju vai neminēju, atkārtošos, kad kaut kad mūsu ķermenī rodās trauma kaut kāda psihoemocionālā notikuma rezultātā mūsu ķermenī ienāk trauma, jaunā pārliecība, jauns ticējums, kā tad tā kā būtu jādzīvo tālāk, un attiecīgi mēs arī dzīvojam tālāk, bet pamatā tas tomēr ir tāda spēcīga emocionālā brīdī, jā, tad, kad ir bailes, kad ir kaut kāds aizvainojums, dusmas, visas šīs zemās vibrācijas. Un ķermenī viņas saglabājās, jā. Un ar elpošanu, ar tādu ikdienišķu lietu, ko lielākā daļa joprojām nenovērtē, diemžēl, elpa. Tā ir viena no mūsu dzīves enerģijām. Vēl tur ir, protams, ēdiens un apkārtējā pasaulē, apkārtējās enerģijas, bet elpa ļoti jaudīgs instruments. Un apzināti elpojot, mēs spējam to traumu, to emociju, to enerģētisko sabiezējumu, kas kaut kur ir ķermenī iesēdies, mēs spējam viņu atbrīvot. Attiecīgi, mums paliek vieglāk. Mums paliek vieglāk ne tikai fiziskā veidā, bet arī emocionālā, protams, mentālā, un mūsu dzīve kļūst vieglāka, mums paliek aizvien mazāk baiļu, vai arī mēs saprotam jau apzinātāk, kā tās bailes rodās un kas vēl būtu jāizdara, jā. Un galvenais šajās visās, teiksim, praksēs, jā, ko nepieļaut galveno kļūdu, kad uzskatīt, ka tas meistars, tas terapeits visu izdarīs jūsu vietā, jā, nebūs tā. Nebūs tā, un pat ja arī tiešām tas meistars vai gaišaģis vai dziednieks, jā, viņam ir spēja tātad palīdzēt enerģētiski, pieņemsim, fiziskā ķermenī to problēmu, tā kā noņemt, jā. Es minēšu tādu piemēru no mana viena ļoti laba kolēģa teiktā, ka viņš teica tā kā, ok, mēs varam tavu istabu iztīrīt, ja iedomājas, ka istaba ir mūsu ķermenis, jā. Viņa būs tīra, bet ja tu neturpināsi ikdienā viņu uzturēt tīru, viņa ātri viens kļūst netīra, jā. Gluži kā ar īsto istabu, ja mēs tagad iztīram, super forši, bet tad mēs atkal paņemam un ar dubļainiem zābakiem ieejam, jā, un visa istaba ir atkal dubļos, jā.
tad ir jāsaprot tas, kad mēs paši, pamatā mēs paši mainam sevi. Un īslaicīgā tā burvju tabletīte, jā, tā būs, kā jau es tikko teicu, tā ir īslaicīga burvju tabletīte. Tas nestrādās ilgtermiņā. Agri vai mēl mēs atkal atgriezīsimies atpakaļ. Un būs tas pats no jauna viss. Tāpēc pie jebkura meistara, jebkura dziednieka, terapeita un tam līdzīgi atceramies, ka galvenais ir tas, ka mēs strādājam. Tas cilvēks iedot mums kaut ko, ar kā palīdzību mēs paši varam mainīt sevi. Un tikai tad tas patiešām strādās, kad mēs dziļi sevi ieskatīsimies un ar šo mūsu pavadoņu, ar šo mūsu dziednieku palīdzību spēsim atrisināt daudzas mūsu dzīves bēdas un bailes, jā. Nu, lūk, tā. Šodien ir īstais brīdis, kad varbūt vēl tā kā apkopot, ja, kas tad traucē šajā dzīvē un atbrīvoties no tā, ja. Šodien ir saules aptumsums un vecais mēnesis pēdējā dienā un sākās jauns un jaunas iespējas un jaunu dzīvi varam uzsākt, jā. Apzinīgāku dzīvi. Tāpēc droši vēršamies pie cilvēkiem, kas spēj palīdzēt. Jā, un, protams, tie cilvēki, kuriem tā kā ir ļoti liels kauns vai bailes vai vēl kaut kādas sajūtas, ka viņi nespēja šajā mūsu mazajā pilsētā griezties pie kādiem, teiksim, cilvēkiem, kas varētu palīdzēt, jo, tur ir dažādi, protams, tie iemesli savi iekšējie. Ok, protams, tad var darīt to arī, braukt uz citu pilsētu vai doties kaut kur citur iesākumā, jā, lai vismaz to pirmo kaut kādu trako baiļu sindromu pārvarētu, jā. Un tad jau varētu arī tepat uz mūsu pilsētā to darīt, jo, kā jau es iepriekš minēju, iespējas ir, jā, tāpēc. Un ja mēs gribam, tā patieši uzlabot savu dzīvi un dzīvot vieglāk, brīvāk, laimīgāk, diemžēl būs jāsaņemās un jāspēr tie pirmie soļi pašiem un jāstrādā ar sevi, jā. Un paldies tiem, kas jau to ir izdarījuši, tiešām visu cieņu jā, esmu priecīgs, ka tādi cilvēki arī ir šeit un aizvien vairāk viņi parādās. Lūk, jā, tāds garš video. Paldies tiem, kas noklausījās līdz beigām. Arī tiem, kas varbūt nenoklausījās līdz beigām. Lai jums jauka gan šī diena, gan arī visturpmākā dzīve.